Feliks Šķitipako-Vīrans no Krievijas ar pirmo numuru. Kvalifikācijā. Sergejs Kabargins ar otro numuru. Vēlreiz Krievijas pārstāvis ar trešo. Henri Buchmans no Igaunijas. Jānis Lamberts, Latvijas pārstāvis ar 4. numuru, Gvido Elkstis, šādi tribīņu priekšā ar sarkanu balto mašīnu, Gvido 5. starta numurs, pēc viņa Maksim Kvarkovski no Krievijas ar Nissan Skyline, un 7. numurs, kaut gan uz durvīm vieninieks vecās, bet tas par godu viņa vietai Polijas čempionātā. Pavel Trela uz šo brīdi labākais poļu braucējs driftā. Vents Pečaks, numur 8, šā brīža iespējams visjaudīgākā automašīna Austrumēropas drifta čempionātā, 850 sirdspēku. Tas tajā sinepju krāsā. Jānis Eglīte ar numuru 11, Aleksandrs Siņicins ar 10. Numuru 12, Kastutis Aļeknu no Lietuvas jau iepriekš redzēts šeit piķerniekos. Ar 13. numuru Jurij Grebenšikov no Baltkrievijas. Tālāk numuru 15 Maksims Šatilo, vēl viens Baltkrievu braucējs, un ar 16. numuru Dmitrij Nagula, arī Baltkrievu pilots. Ivo Cirulis ar 19. numuru, kā ierasts Cirulim atbalstītāji tribīnēs netrūks, par viņu svilpi daudzi. Dmitrij no Ukrainas numura 20, Ivanam Kurenbinam numura 21, Mazda un Krievijas pārstāvis. Ingūs Jēkabsons šodien startēs ar 25. numuru, bet Ingemārs Jēkabsons ir sagatavojis pavisam interesantu mašīnu, kur jau pēc brīža parādīsies šeit tribīņu priekšā. Viņš iekārtojies pašās braucēju rītas beigās, lai saglabātu intrigu. Raivik Graudiņam numuru 31, Tonis Kiper no Igaunijas ar 32. numuru. Numuru 34 Elvijam Ķezim ar 36. numuru. Un Nissan S14 Andrejs Piskarevs no Baltkrievijas. Aleksandrs Gavriņčiks no Krievijas numuru 37, viņam 3. vieta 1. Austrumēropas čempionāta posmā Minskā pirms pāris nedēļām. 47. numurs Feliks Pekermans no Krievijas ar numuru 77 šodien trasē Gatis Lapāns ar 383. Edmunds Ērglis un 606. numurs, tas ir šķiet paliks dalībnieku parkā Vjačeslavs Kalašņikovs. Un rekur visi, vismaz tie, kur ir spējuši iedarbināt savas mašīnas uz dalībnieku parādu, šobrīd tribīņa priekšā 29 Austrumēropas drifta 2. čempionāta posma dalībnieki. Jau 3. gadu pēc kārtas Rīgā lielākās drifta sacensības šajā reģionā Austrumēropas drifta čempionāta posmas. Un turklāt visi mūsējie vēl arī cīnīsies par uzvaru 1. Latvijas pro drifta čempionāta posmā. Vēlreiz viņi visi. Feliks Šķitipako-Vīrans ar 1. numuru. Numur 2 Sergejs Kabargins. Tā bija Krievijas pārstāvja Henri Buchmans no Igaunijas. Iepriekš ar Audi Coupé parādījies šeit pietiekami trasē. Tagad sagatavojas piemērotāk mašīnu driftam. Jānis Lamberts numur 4. Gvido Elkstis 5. numurs. Maksim Kvarkovski ar numuru 6. Pavel Trela numur 7. Vents Pečaks ar 8. numuru. Aleksandrs Siņicins ar 10. Jānis Eglīte ar 11. Kastutis Aļeknu no Lietuvas numuru 12. Tad 3 Baltkrievijas pārstāvi Jurijs Grebenšikovs ar 13. Maksims Šatilo ar 15. un Dmitrijs Nagula numuru 16. Haralds Valdemāns no Igaunijas numuru 17. Mūsējais Ivo Cirulis ar 19. numuru. Dmitrijs Iljoks no Ukrainas numuru 20. Ivans Kurenbins no Krievijas 21. Vēl 3 Latvijas pārstāvi Austrumēropas čempionātā. Tātad pirmos mēs Feliks Šķitipako-Vīrans, Sergeju Kabarginu, Henri Buchmans un Jāni Lambertu. Pirmos 4 vēl pēc īsmirļa kvalifikācijas procedūras. Pārējie atpakaļ uz dalībnieku parku un gatavojamies cīņā.
vietu sākas otrajā čempionāta posmā šajā sezonā. Kovido Elstīs nedaudz zaudējis pašā brauciena beigās. Kā tīklā piebrauc Elstīs dūmos, neko īsti nevar redzēt, bet pirms vēl noskaidrojam, kurš ir izcīnījis uzvaru Austrumeiropas čempionāta otrajā posmā. Sāksim ar uzvarētājiem Latvijas čempionāta pirmajā prodrifta posmā 2012. gadā. 3 labākie piloti Latvijas čempionātā šodien. 3. vieta, 3. godu piedestāla pakāpiens Edmundam Ērglim. Savu mašīnu Ivo Cirolis! Un Latvijas čempionāta prodriftā pirmā posma uzvarētājs Gatis Apons! Trīs labākie braucēji Latvijas čempionātā šodien - Edmunds Ērglis, Ivo Cirolis un Gatis Apons. Победители второго этапа EDC здесь в Риге. 3-е место. Команда Race Solution, город Рига, Латвия. Гвиdo Elstīs! Ну что, второе место. Второе место. Команда Голубой огонек. Дмитрий Ильюк. 6 ивентов у человека за месяц. 6 подиумов, из них 4 первых места. Просто повезло, говорит.
обеспечивал безопасность, маршалы, обслуживающий персонал. Давайте все для общей фотографии. Весь став.